17. kārtas spēle starp Mājnieces Daugavpili un viesiem no Valmieras. Lūk, laukumā dodas visi varoņi, kas šovakar cerams priecēs ar kvalitatīvu, foršu un galvenokārt sportisku futbolu. Galvenais tiesnesis Kristaps Radnieks, tiesneša asistenti Ģikita Ivļevs un Arnis Lemkins, 4. tiesnesis Aleksejs Griščenko. Tur jau valmierieši nedaudz pārcenšas. Skrien pēc bumbas vēl, kad to nedrīkst darīt. Tagad atskata tiesneša Svilpa un Mareks Mikšto jau ievadīs bumbu spēlē un mačs Daugavpilī starp Valmieru un Mājnieci var sākties. Daugavpilieši pagaidām vairāk no aizsardzības spēlē. Cenšas sagaidīt viesu kļūdas, taču tādas viņi pagaidām nepieļauj. Šeit sitiets pa vārtiem un bumba lido vārtiem secen. Tur Lūkas Vapni izpildīja. Tur viena bumba maina gan atrašanās vietu, gan īpašniekus. Un tādas tāls piespēles arī tagad. Lieliski iespēja valmieriešiem izpildīt sitiens un vārti! Jau 6. minūtē Valmiera atklāja maču rezultātu. Vārds gūstot Džeremijam Klementem 1-0 panāk francūzi šeit Daugavpilī par labu Valmierai. Nu, lūkā, ātri noķer Daugavpiliešus Valmiera. Un izvirsas vadībā maču ievedā komandas biedriem un treneri un redzam, nonāca bumba pie viņa, viņš izpildīja sitienu, bumba ir vārtos un Frankam Dāvidam Orolam nekas cits neatliek kā, protams, pārdzīvot par to, ka vārti ir ielaisti. Savā lauku pusē varēs ievadīt. Bumba spēlē to iemetot no sānautu, bet kļūda, rupja kļūda, Abdulkaders Traorē 1 pret vārtiem un 1-1. 10 minūtes no mača ir aizvadīts un uz tablo atjaunots neizšķirts. Rupi kļūda iemetot sānautu valmieriešiem un viņus par to soda šis vīrs. Vārtu guvumu, lūkā, kļūdās iemetot bumbu no sānautu. Valmierieši steidz vēl tur glābt situāciju, bet neizdodas izliet sasmelto ūdeni viesiem un bumba atrod arī pirmo reizi ceļu Valmieras vārtos, līdz ar to 1-1. Šoreiz nemienīgs tūrs tiec uzticēts Lūkasam Vapnem. Vapni šoreiz neizpilda centrējumu. Tagad seko centrējums vārtu virzienā un bumbu otro reizi atrod ceļu Daugavpils vārtos un Valmiera atkal izvirzās vadībā 2-1. Panāk valmierieši vārtus gūstot šķietnīkam sliedēm. Tūdēļ skatīsimies atkārtojumā šo epizodi. Iespēlē bumbu, Varslavāns atpakaļ centrējums savā. Pēc tam jau Vapnes izpildījumā un šķiet tieši tā. Niks sliedi pieliek savu kāju un ar to ir gan, lai bumbu. Ātrumu samazina, neatstājot laukumu. Džibrils Gejs tagad ar to piespēl Klementem. Klement atspēlē Gejam un piespēl tomēr seko Varslavāns uz vārtu priekšu, iespēja gūt šeit. Franks Dāvids Orols atsita šo bumbu. Redzam šo saspēli. Beigās arī. Tagad Birka ar bumbu piespēlē Renāram Varslavānam. Varslavāns atpakaļ Andrijam Korobenko. Korobenko centrējums uz Džibrilu Geju. Akrobātiski. Kāju ceļ Gejs arī izpilda sitienu, bet bumba lido vārtiem secen. Valmieras leģionārs, skatāmies atkārtojumā šo epizodi. Cik augstu viņš paceļ kāju un izpilda vēl arī sitienu. Džibrils Gejs piespēlē bumbu Klementem. Klemente pats piespēle Varslavānam. Varslavāns atpakaļ Klementem. Lieliski iespēja. Seko vēl viena piespēle. Sitiets pa vārtiem. Atkārtots mēģinājums. Un bumba ir vārtos. 3-1 panāk Alions Endojs. Lūkā. Alionam Endojam. Pirmais sitiens Parola vārtiem. Viņš ar to tiek galā guļ stāvoklī. Tomēr, neizdodas viņam bumba aizredīt tālu no savu cietokšanu. Dojs ar bumbu seko piespēlu un vēl vieni vārti. 4-1. 35. minūtē panāk Emīls Birka. Pavisam interesants futbols, kaut kas negaidīts šeit Daugavpilī. 5 vārti jau pirmajā puslaikā un arī tāds nestandarts scenārijs Frankam Dāvidam Orolam.
Viņa cietoksni šajā mačā ieņemts jau 4. reizi. Rindās guvuši citi spēlētāji. To katrā vārdu guvumā bijis cits autors. Un šīs te vārdu guvums Emīla Pirkas izpildījumā. Un uz tablo jau deg 4-1 no Valmieras skatu punkta. Tagad seko piespēles labo Maldusa Līvam, kurš uzreiz bumbu centrē soda laukumā. Bumbu pie Geja. Gejs piespēlē Endojam. Vai seko sitiens pa vārtiem un šoreiz gan glābi savu komandu no 5. vārda zaudējumu. Pieliekot tur kāju priekšā šķiet bumbai, ka tā jau lidoja vārtos, kad mēs atkārtojām šo epizodu. Nē, tā bija piespēle. Klementi steidz uzbrukumā, apspēlē vienu pretspēlētāju, tuvojas soda laukuma zonai. Seko piespēle Vārslavānam, tur tāda pirueta viņa izpildījuma arī sitiens pa vārtiem un 5-1, 42. minūtē. Renārs Vārslavāns turpina krāt vārtus savai komandai un papildina arī savu bilanci. Valmierai 32. vārdu guvums šajā sezonā. Vārtiem pat laban. Riga komandai 31 vārdu guvums. Pirms šī mača Rigai bija par 4 precīziem sitieniem vairāk, bet redz, cik ātri tas ir mainījies. Pirmais puslaiks 5-1 jau spēlē starp Valmieru un Daugavpili. Tihonovičs pārved laukumu vidusdaļu, izpildu piespēli. Laurensam Ugensam. Ugens ieskrien soda laukumā, izšķirās par piespēli. Šeit sitieni sitiens pa vārtiem un vārtiem garām lido šī te bumba. Abdulkaders Traorē negūst otros vārtus šajā spēlē. Samazināt deficītu, gūt vārtus. Laužs pats uz soda laukumu, izdodas tajā arī ielausties, izpild piespēli uz Lūkas Vapni. Vapni ar bumbu. Viņa sitiens bloķēts. Pirka tagad sit un atvaira šo bumbu. Franks Dāvids Orols. Pirms tam arī lieliski iespēja bija Traorem, bet šis te moments labākais mēģinājums Valmieras izpildījumā pagaidām otrajā puslaikā. Vārslavāns laužs uz priekšu. Vārslavāns pats izpild piespēli Vapnim. Vapnis sitiens šoreiz neizdodas. Viņš nec precīzs, nec stiprs. Tāda pārliecinoša bumbas kontrola ir Valmieras komandas izpildījumā. Piespēle Vapnim. Vapni tālāk uz priekšu un šeit jau 6-1 panāk pavisam nesen laukumā nākušais Ingars Pūlis. Un līdz ar to 6-1 uz tablo. Daugavpilī tāds pamatīgs kritiens pēc lieliskās sezonas sākuma. Soļo pretī 4. zaudējumam pēc kārtas šī Daugavpils komanda. Teicam, atrod Rubenko tālu piespēli uz labo flangu. Meisa Diops tur ar bumbu, apspēlē vienu pretspēlētāju, ieskrien soda laukumā, apspēlē arī otru, seko sitiens pa vārtiem un Franks Dāvids Orols gan šoreiz bumbu tvērs, izlas, lai piedalītos Baltijas kausā. Smaga spēle uzreiz pēc šī izsaukuma. Kā vienai, tā arī otrai komandai krietni vairāk gan te ir tieši Valmierai, bet tas arī savā ziņā ļoti likumsakrīgi ņemot vērā. Afanasjevs izpild sitienu kreiso kāju un šoreiz bumba lido vārtiem pāri. Laužs vēl pēdējos metrus uz priekšu valmierieši. Meisa Diops visticamāk arī kompensācijas laiks nebūs. Vismaz neredzu, ka būtu rokās kāds kompensācijas laika rādītājs. Jā, tieši tā. Centās vēl tur valmierieši izlūgt soda sitienu. Visticamāk tādam arī bija jābūt, bet rezultāts tablo, es domāju, liecina pats par sevi, kāpēc soda sitiens nesakoja. 6-1 Valmiera Daugavpilī tiešo pretiniekšu duelī izcīna pārliecinošu uzvaru, uzveicot vietējo Daugavpili.